tas sanāca. Zai? Šitos tu redzēji? Tas ir bez izmaiņām, ja? Jā, viņš kaut kā ļoti svaigi sanāca, kaut kā tā. Brīvi un labi. Vēl, ka daži labi bija krietni lielāks problēmas. Nekad tāds, to mēs redzējām. Tas bija pēc pasūtījums no Rīgas. Man visu laiku nāca izziņas, vai es esmu lauzīmēs. Nu, tagad esmu. Man ir tāda klusā daba ar manu bildu fonu. Es domāju, ka viņiem vienalga, bet tā bija kaut kā neapmierināta, ka redzēju, ka es tās vešiņas zīmēju. Nepatīk viņiem. Kapsētiņi. Kapiņi. Lēņas. Gaiši. Un redz, es beigās nonācu pie tā, ko es gribēju, ja? Bet tad atkal bija jābrauc prom, un kā tev reiz pietrūkt nedēļu. Te tie tās krevetes un vīnogas un vīnu nopirkt gāju. Tieši tā kā Rīgā es daru, es aizgāju pie vīnu tirgotāju un izstāstīju, ka man vajag gleznošanai vīnu, lai viņš ir tik mīļš un parāda tos vīnu krāsas. Un tad es arī nopirku. Ne pēc garšas, ne pēc cenas, bet pēc krāsas. Nu, kur izlēmē vīni bija lē. Nu kā. Tur ir no pietiekams svaigums tāds. Tad tas sarkanais nav precīzi. Nu, tāda acīm redzam fēleri jāizlabo. Te es jau tur redzēju, ka nav precīzi, vienkārši man nebija krāsas. Tādas. Nu, kur redz tādas sīkumus, kas ir vienkārši jāizdara, vienalga, kas pēc tam ar tām bildēm nātiek. Te es taisīju palēku grunti. Te palēku grunts apakšā. Nu, vai es šādam kaut ko var darīt virsū? Protams, ka nē. Ko? Vēl tas strādā? Jā, viņi tur kaut kādas dīvainības iesaistīs.